Pabalsts elektroautomašīnām ir lielāks kā pabalsts bērniem. Jā. Izglītības ministrija. Pilnīgs analfabētisms. Es negribu atkārtot, tu pats kā skolotājs strādāt. Tu zināt, 9. klasē bērni neprot latviski. No bijušajiem PSRS padomju iebraucēju ģimenēm, viņi gājuši krieviski runājošo skolās, jā, viņi joprojām neko nemāk. Izglītības sistēma nav sakārtota, 17 gadus jaunā vienotība. Ne vārda par to siliņu nemien. Klimata ministrija tipiska darbošanās ārzemnieku labā, jā. Spļaujot absolūti virsū vieta iedzīvotāju interesēm kaut kādam nacionālajiem. Pabalsts elektroautomašīnām ir lielāks kā pabalsts bērniem. Nu, kāds reāls projekts demogrāfijas uzlabošanai. Ja? Tiešām varam kritizēt tur parādnieku, kurš nav vairs deputāts. Nu, demogrāfijas centrs viņam bija konkrēti priekšlikumi, kas jādara, lai palielinātu dzimstību. Ja? Tur, ja? Daudz bērnu ģimenes mums sūta vēstules, ja? Kā sākoties ar 2. bērnam. Ģimene nevar savilkt galvas, nav sociālas apdrošināšana. Nekas netiek risināts. Jā. Tautas izmiršana palielinās katru gadu. Jā. Nav ko skaitīt. Visas šīs lielākās atbildības sfēras, kas ir finansu ministri aizņemšanās, jā, gadu no gada. Un tad izrādās, ka tie progresīvi vainīgi. Un nobeidzot šo tēmu, es domāju, ka te neko nevar uzlabot tādā veidā. Jo pilnībā jātiek galā ar veciem komunistiem prokuratūrā, ar komunistiem tieslietu sistēmā, kas ir, jo, lai tu iztaisītu karjeru līdz prokuratūrai, ja? Tev jau vajadzīgi gadi, tur neņem jauniešu. Un lielākā daļa no viņiem, un atgādināsim, augstākai padomē tikai 15 nebija kompartijas biedri. Un kaut kā notiek tā, teiksim, Stučkas režīms mums nav, bet mums ir tāda puspadomi. Nu, var to saukt, ka netiek okupācijas seks likvidēs. Nu, mēs esam tāda puspadomi Latvijas PSR, jā, pa pusē, jā. 2-0. Man žēl ir, jā, jo es domāju, ka ja mēģinātu, un ar to varbūt arī beigsim, ja mēģinātu veidot valdību bez jaunās vienotības un neizdotos. Tas ir viens, bet ja apzināti aicina, un tev beigās tā sakot, apceļ, jā, un kaut kas tur nojūk, nu, tad tas ir diezgan bēdīgi, jā. Tas arī atsauksies uz vēlēšanu rezultātiem oktobrī.